Skanot Kazdangas pūtēja orķestra spēlētajiem uzmundrinošajiem maršiem, Aizputē pēc vērienīgas rekonstrukcijas tiek svinīgi atklāta Kalvenes iela. Tagad atbilstoši visām prasībām sakārtots vairāk kā 2 kilometru garais tranzīta ielas posms. Vienīgais, ka nepaspējām uzlikt horizontālu apzīmējumu, jo tur ir rudenī tomēr tie laika apstākļi, lai viņš normāli stāvētu, ir nepieciešama tomēr kaut kāda temperatūra. Bet visā visumā tiešām bija nedaudz rudens pusē, bija nedaudz lietainas dienas, bet vasarā mums šogad ceļniekiem bija ļoti labvēlīgi. Posmā, kas bija otrā kārta, bija gaisvadu līnijas. Un līdz ar to, ja mēs taisam ielu sakārtojumu un ietves gaisvadu līnijas, bija jāieliek kabeļos. Arī sadalas tīkli ļoti operatīvi nostrādāja un mazliet gan vienā posmiņā pakavējās ceļinieka darbi, bet rezultātā ir iela tāda, kāda viņa tagad ir, un arī kvalitāte ir. Tas nozīmē, ka visas komunikācijas ir sakārtotas, ka nenāksies rakt atkal pēc kāda laika kaut ko un atkal pārbūvē. Es domāju, ka noteikti ne. Ja nu vienīgi, protams, ir kaut kādi avārijas darbi. Kalvenes ielas rekonstrukcijas kopējās izmaksas aptuveni 1 miljons latu. No tiem 84% sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet pašvaldība 13%. Šobrīd Aizputē šis ir lielākais projekts tūlīt pēc iepriekšējos gados īstenotajiem ūdens saimniecības projektiem. Iela iet gar mūsu uzņēmumu logiem. Mēs vēsturiski esam šīs pilsētas uzņēmums. No finansiālās ietilpības arī viņš mums bija otrais lielākais objekts, un man tiešām viss kolektīvs ļoti atbildīgi, un man pat bija jābremzē varbūt kādu reizi, kad bija tā vēlme tur vēl kaut ko, pāri tām izmaksām kaut ko izdarīt, bet bizness ir bizness, bet es domāju, ka rezultātā mēs esam tikuši galā ļoti labi. Šovasar aizputnieki tikuši vēl pie viena sakārtot ielas posma Zvaigžņu ielā, kas izmaksājas ap 180 000 latu no pašvaldības budžeta. Starp skolu un bērnu dārzu Zvaigžņu ielā notika arī ielu sakārtošanas darbi, sākot jau ar lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, kura tur nebija, līdz ar to plūda iela. Tas ir sakārtots. Arī ietves ir no jauna un arī ielas apgaismojums ir atjaunots. Tas gan nebija pa Eiropas naudām, tas bija no pašvaldības budžeta. Nākamgad tika vērienīgi ielu rekonstrukcijas darbi Aizputē netiek paredzēti, taču mazāk apjomīgi ielu remonti budžeta ietvaros esot plānoti. Sāk Dremna, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.